Es jūs nenofilmēšu, bet suni es nofilmēšu. Dāmas un kungi, šis ir pirmais suns Saeimā. Saku, mums tikai pie mēra ir kaķi. Kā vārds? Renzo. Uz ko viņš ir tieši trenēts? Uz sprākstēlām. Labrīt, kungi! Labrīt, kungs! Nu, ko mēs gaidām? Labāku nākotni? Jāmpampiņš! Jāmpampiņš! Atlaist Jāmpampiņš! Atlaist! Tātad šodien te ir visādi rezervācijas un tā, un šodien ir, tagad ir 10:10, 9:30. Labrīt, meitnes! Īsāk sakot, neviena nav. Tad to viņi sāksies mudžeklis. Es te pastāstu cilvēkiem vienkārši, kas nestrādā Saeimā, kas netiek. Un reku tās kabīnītes parādīju. Šitien te mēs nāksim iekšā, stāvēsim un iesim balsot šeit. Un šeit. Šeit ir tā kā tums, ja? Te ir tā balsošana. Te ir tā balsošana. Lūk. Tātad 4 vietas. Vēstījumu var paņemt. Vēstījums ir jāpaņem. Noņemiet priekšējo vārdu. Kaimiņiem dokumentu vienu iedošu tuļi, pagaidi. Skaņa nav svarīga. Pagaidi, vienu virši. Skaņa nav svarīga. Ierakstīt. Jā, tuļi iedošu. Šeit to te un tur neaizmirst atbildi. Paldies. Artus, iztari ko tautu! Kur jūs aizināt visus piketētājus? Tas bija 62. Vairs nav neviena. Vienkārši varbūt stundas taksa, tā nevar būt. Brīvprātīgais būs stundu. Reku palikās visi balsotāji. Salīdzināt. Ja viņi tik ļoti grib, lai visi godīgi, tad viņiem vajadzēja stāvēt visu laiku. Pilnam te vajadzēja būt, un te nav. Tukšs te viss ir. Lēvitu! Pasties, no? Cienītās deputātas, godātie deputāti, esmu patiesi gandarīts, ka pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē notiek atklāta debata ar sabiedrību par valsts prezidentu lomu, prezidenta nepieciešamajām kvalifikācijām un viņa iespējām ietekmēt mūsu valsts likteni. Šobrīd, diemžēl, uzticības Saeimai ir zema. Viesojoties dažādos Latvijas novados, es skaidri dzirdēju, ka cilvēkus interesē prezidenta amata kandidāti, gan kā personības, gan idejas, ko viņi pauž. Sabiedrības uzticību nevar iegūt pēdējā naktī pirms vēlēšanām, bet saulaicīgi piedaloties debatēs, tiekoties ar cilvēkiem un Saeimai ieklausoties sabiedrības viedokļi. Es nebaidos runāt ar cilvēkiem, aizstāvēt savu viedokli un Latvijas intereses. Tieši tādi, lai laustu iesīkstējušās tradīcijas, es piekrītu kandidēt valsts prezidenta amatā, ikvienam sniedzot iespēju vērtēt mani, manas spējas un manu redzējumu par Latvijas nākotni. Šodien vēlos no sirds pateikties ikvienam, kurš mani atbalstīs, gan tiekoties klātienē, gan izsekot viedokli par manu kandidatūru dažādos balsojumos. Līdzdalības platforma mans prezidents.lv skaidrs pierādīja, ka Latvijas iedzīvotāji vēlas pārmaiņas, vēlas vienotas valsts attīstību un prezidentu, ar ko lepoties. Vēlos teikt paldies arī pārējiem prezidenta amata kandidātiem.
par uzdrīkstēšanos, par atbalstu, par labāko valsts prezidenta amata kandidātu, par mums, par Latviju. Tur ir vēl trakāk. Nu, Solvit, metieties apkārt. Kārlis jau ir apmeties. Jums nepatīk, ne? Viens maziņ kameriņš. Man ir maziņ kameriņš. Un jums viss pārējais jums ir, ja? Šam nerādīsieties? Nu, pasakiet, man ir daži jautājumi. Mēs taču nevaram muguru runāt. Solvit. Tas taču ir vēl smieklīgāk. No? Viņš drīkst. Kārlis Šadurskis neskatās suņu. Pareizi, Kārli? Ko tad? Kārlis Šadurskis neskatās suņu būtu. Pareizi, Kārli? Pareizi. Labdien, Hosam Abameri. Mums ir kaut kāda alerģija. No kādam Nu, tad tāpēc tev vajadzētu būt tā kā laipni. Jums ir alerģija? Atnāc. Jums ir alerģija vai kā? Es nezinu, kāpēc jūs bēgat. No? Tā kā man kameras nav, jūs nebēgat. Tā kā man kamera jūs bēgat. Nu, kas ir? No? Mēs jau tagad taču cilvēki to nesapratīs, ka jūs tā bēgat. Nu, jūs šitā bēgat. Viņi izplatīs kādas nekas. Nu, Jā, viņi jau izplatījuši visu kaut ko. Ko jūs atkal beigsiet? Viņš ir dzīvi vieglāk no tā nekļūst. Ābotiņas, ko. Es jums iešu līdzi, man nav variantu. Iesim kopā. Par ko ir jābalsta? Vai tas ir tas ir normāli? Tas ir ok. Nu, man ir tagad priekšām stāvošam cilvēkam jāliek melns kvadrāts priekšā uz sejas. Jūs sarežģiet man montāžas darbu, Ābotiņas kundze. Es no malas. Tas ir. Nu, labi, pastāvot. Es uzlikšu tā bēlē, varētu neuztraucies. Jūs zināt, ka mums šodien Solvit bija suņi saimā? Viņi ir katru ceturtdienu. Jā? Beidzot dusmoties, mēs taču visi esam draugi. Cirks ir uz Mērķeģielas. Jā, diezgan slikts Un kvalitātes. teātri mums ir vairāk. Vairāk teātri, jā. Jums ir kaut kāds abonents kā teātri? Vai jums tā varbūt tāpatās dot to? Nav tā kaujās vienkārši tāpatās. Manuprāt, ka tā bija. Tas jau nav slikti. Es nezinu, par ko man balsot, jo ja es balsošu par Levitu, nebeidziet, protams, es runāju. Tad es nevarēšu to vecmāmiņai izstāstīt. Ja es balsošu par Vējoni, tad es nevarēšu to atkal, tad Vējons taču sanāk zēzēs, bet tad viņš ir tā kā Lemberga puika vai nav Lemberga puika. Jo tas man ir ļoti svarīgi. Kā jūs manam vēlētājiem varat pateikt, Vējons ir Lemberga puika vai nav? Jo viņus ir saskas noteikti, ka ir, un daudz arī, manuprāt. Kā jums šķiet? Jums nav viedokļi pirmo reizi? Arī ir viedokļi. Bet tad varbūt pastāstiet. Ar jūlu, redziet, tur jūs runāsiet, ar mani jūs nerunāsiet. Es nesaprotu, Solvita. Daudz kungs. Jūs iesiet uz prezidentu. Nu, ja nenotiks šodien viss kā... Es zinu, kas ir visnepateicīgākais, ko var darīt, ir sākt prognozēt par to, kas būtu, ja būtu, kā būtu un tā tālāk. Mums šobrīd ir prezidents. Es esmu vienīgais, kas zina, ko tas reāli nozīmē. Jā. Un es līdz ar to neesmu pārliecināts, tad, ja man kāds piedāvās, tad es sākšu par to. Tad es varētu sākt par to teorētiski domāt, bet es neesmu pārliecināts, vai to sapratīs man ģimene, un mēs varam to atļauties nodarīt pāri savai ģimenei un saviem draugiem. Tas nav tikai sarkans tepiķis un pāris reizes gudri padomāt, parunāt. Ja? Es tev nevaru atbildēt. Bet pamodulējumi, ja Vējons neiet. Un tevi tā kā, tad izvirza. Tā brīdī, ka ja kāds sāks atkal virzīt, tad es tev apsolu, ka mēs varētu parunāt par to, vai nu, tad es saku jā vai nē. Šobrīd es drīzāk saku, ka nē. Labi.
Šobrīd tu saki, ka nē. Jā. Šodien ir kas pa dienu? Trešdiena. Šodien mums ir trešdiena, akurāt 3. jūnijas. Kurā tu saki nē. Jā. Bet varbūt rīt. Jā, beidz. Es ļoti ceru, ka mums pie šīs sarunas nebūs jāatgriežas. Bet nevar jau zināt. Nu, jā, zin kā. Tagad tu esi pastāstījis, nu labi, tad ģimene restīvi nevar nepieņemt to lietu. Bet katrs taču, zin kā karējs grib būt par ģenerāli. Zin ko, man ir, es nevaru sūdzēties, ka man tā dzīve dažādos kāpienos pa karjeras kāpnēm būtu diezgan tā kā apdalījusi, ja? Bet katram ir kaut kādas savas gandās. Es domāju, tīri fizisko spēju robežas un nevis IQ robežas. Ņēmis to Jūrmālas rezidents, ko viņi jautā visiem prezidentiem? To, tad, kad tik tālu tiks, es vispār to neesmu domājis. Es saku, jo tajā brīdī, kad mēs vienojamies, ka mēs virzam vējoni, tajā brīdī es pilnīgi saprotu, ka tā lieta nav aktuāla. Zaglātam pēdējie. Es nemāku arī pateikt, ko es darītu, ja es rīt aizbrauktu uz Ķīnu. Uz Ķīnu rītdien nebrauc, bet prezidents mums ir jāievēl. Gan es tā ceru, ka šodien ievēlēs. Nē, tiešām, tur visu cieņu tev un tavam aparātam. Man un manam aparātam, paldies. Šim aparātam. Kā ir tā, ka jūs vienīgais atkal? Ko vienīgais? Esiet šeit. Kāpēc vienīgais? Te ir pilns. Es šeit pusē nevienu. Tur ir raģiņš. Ja nezinu, par ko balsot, var nokonsultēt. Nē, es nezinu. Par taisnīgu samaksu. Nelielu. Samaksu. Nelielu. Tad man vēl jāmaksā. Viņš kāds citādi pagalvē. Tad tu vienkārši nostājies šeit, lai naudu prasītu? Nē, lai konsultētu. Okay. Par kādiem jautājumiem? Es nezinu, par ko balsot. Es saku, es nezinu, par ko balsot. Ja nezinu, cik reizes balsot. Bet ja es saku, es nezinu, par ko. Ja es nezinu, par ko, tad man, lai es uzzinātu, ir jāmaksā tev naudu, un tu man pateiksi, par ko. Skaidrs, labi. Tātad tu esi mums Delfi LV. Nekāds pārsteigums. Kas tu esi, to tāpat visi zina, jā. Nē, bet ja tā nopietnam, ir tikai vienas vēlēšanas, kas bija garlaicīgas. Tur es tā kā Freiberg bija otro reizi, kā Krievijā. Uz vienu vietu atceries viens kandidāts, un neviena nav pret, neviens neatturas. Un ātri. Tieši tā. Bet pārējās viss ir bijuši tāds ar posmi. Jāprasa Līdekam, par ko jābalso. Viņš zina. Askalds ir amēks. Nezinu. Jā, bet zinu, kas ir, bet vienīgais, ko tur iekšā gan viņa. Tāpēc, ka tur mēs arī ar tādu frakcijas priekšnieku, ka bija visu frakciju vadīja priekšnieki. Klausies, kad tajā brīdī tas tiek uzskatīts jau par procedūru. Vienkārši, lai nav formāls iemesls, kad Fočēt, es varu savu balsi. Šitā paņem. Būdā. Nu jā, ne suņu būdā, bet būdā. Jā. Pasaka, skatieties suņu būdu. Vai neteikšu gadu? Pasaka, neskatāties suņu. Pasaka, visādi. Es neesmu reklāmas aģents. Tu jau viss esi pateicis. Tiešās mēs. Tiešās cīri. Aizklāts balsojums. Sergei Dolgopolov. Deputātu Artus Kaimiņu, viņš mums šorīt no rīta un rīta panorāmā solīja visu pusfilmēt. Vai jūs esat paguvis nobalsot? Jā. Un jūs teicāt, jums jātiek skaidrībā, vai jūs drīkstat savu materiālu publiskot vai ne? Viens saimanis. Kas ir vistrākākais? Es nobalsoju. Jūs nejautāsiet, par ko es balsoju? Jūs sacījāt par Mārtiņu Bondaru. Jā, bet varbūt es mainīju savas domas. Bet mainījāt? Nē. Labi. Bet par šo tiešām cilvēki nezinu, vai es varu, vai es nevaru arī pēc šo te rezultātu paziņošanas rādīt šo te slēgtā balsojuma savu balsojumu. Arī šeit man to nespēja atbildēt. Tā ka man vēl būs ko darīt, iet un noskaidrot. Laiks, visticamāk, būs daudz. Jā, mēs šodien vēl tiksimies manē. Paldies liels! Labi. Līdaks vakar mums intervijā pateica, kāpēc nedrīkst rādīt. Tāpēc, lai kāds pēc tam neiesniegtu satversmes tiesā un neapstrīdētu rezultātus. Tāpēc, ka tā ir slēgtā balsošana. Un, ja parāda, tad var kāds iesniegt satversmes tiesā un apstrīdēt. Un kā tā, lai es pierādu to, ka es, neatbalstu, citus kandidātus, neejot balsot? Neejot balsot, vienīgais tā. Jā, paldies jums. Es jau arī to zināju, bet ir runa par to, ka... Ko jūs gaidat? Kas tur ir? Bērs ārā. Okay. Jā, nav. Labi, okay.